Sestdienas rīts, Peniši. Turpinām mūsu ceļojumu. Šodien jāvirzās Lisabonas virzienā. Nakšņot gan mēs tur nevarēsim, jo tur ir Taylor Swifts koncerts un viss naktsmājas ir izšķerts. Tur ir palicis tikai kaut kas tāds, ko neviens nav gribējis un par lielu naudu. Bet es īpaši negribu kāpt tur lejā. Jā, ir tāds vieta, kas ir pamest. Jā. Bijusi smuka. Te visur ir Palikusi pa posādos. žogs ciet, te nevar kāpt augšā, jo te kaut kas kādreiz ir bijis. Vairs nav. Interesanti, kāpēc šis jau tomēr tāds, arī smuka vieta, kur atbraukt, paskatīties, pastaigāt. Kāpēc vienu ragu gāž apkārt, bet citā ragā tad viss ir tā, panīcis. Šis ir, es pateiktu, idilliski. Tiešām skaisti. Tie tad tagad tādi, es nezinu, vaļi, nevaļi, pingvīni tur gaida vilni, ja? Mazliet pastaigāsim par piekrasti. Va? Es saku, mazliet pastaigāsim par piekrasti. Es, kad runāju kamerā, tu man saki, ko? Ko? Ko tu saki? Arturiņ, saņemies. Tev sievi blogeri. Jā. Tur varbūt bija iesācēji. Nē, tie jau ir Es par to līdzīt runāju, ka tur varbūt iesācēji, jo tur ir mazāk viļņi, bet tur arī bija cilvēki. Šeit ir vairāk viļņi, lielāki. Un te arī sērfotāji plosās. Nē, viņam viss ir tā kā vajag, ļoti skaisti. Tu zini, pa labi un aplī, pa labi. Pa labi, apakaļ? Jā, bišķiņ jāpabrauc atpakaļ. To es nezināju. Bišķiņ līdz Penišai un tad iet atkal. Labi? Jā. Piestājām pa ceļam kaut kādu pludmali. Iesim paskatīties, kas tur notiek, kādi skati, pabaudīt okeānu. Mēs tagad gar krastu brauksim uz Rokas ragu, tālāko Eiropas punktu. Principā varētu arī teikt, ka būsim sasnieguši Eiropas malu, bet mums vēl ir jābrauc. Tas pirmkārt un otrkārt mums ir šodien daudz laika, jo šonakt mēs Lisabonā noteikti nenakšņosim. Vēl nav līdz galam skaidrs, kā tieši mēs tālāk darīsim. Tas vēl viss ir jāapdomā, teiksim tā. Kaut kādā pludmalē, es pat nezinu, kā šito pludmali sauc, vienkārši piestājām. Sešingist, jā. Reku, tur tālāk kaut kāda arī laikam kafejnīciņas ir. Te jau arī kaut kāda. Skaisti. Viņi nav nekādi. Jā, bet tajās pludmalēs viņas tāds grandiozas kaut kādas, vai ne?
ko? Mēs esam sasnieguši Eiropas malu. Jā. Tālāko rietumu punktu. Braucām, un 15. dienā esam klāt. Ko tas smejies? Nu, tā ir, vai tad nē? 15. ceļojuma diena šodien ir. Par ko tu smejies? Ko? Tas būs aiz kameras. Nu, labi. Viņa jau tā daudzās vietās būs jāliek pīkstuļi vai jāgriež viss ārā. Jātais redakcija. Kur tu vari kaut ko padzerties. Man jā, nekas. Te ar mūziku, ka viss notiek. Ukraiņu gabals. Jā? Jā, redz viņš. Varbūt tas ir Ukraiņas, ierakstīšu naudiņu. Es ceru, ka ar mani nebūs tā kā ar blogeriem labākā kadra meklējumos. To gribu aizlīst uz to arī. Oi, es domāju, ka tik traki blogeri es nebūšu un kad tur nelīdīšu. Man liekas, ka man nav tāda piemērota apauda. Domāju, vērts? Ne, vērts jau varbūt arī būt, bet... Nu, tikai tā, ka tu vari atzīmēties, ka tu esi pašā galā. Viņš jau pašā galā, man liekas. Jā, bet nu skaisti. Reku, tas ir vēl tālāk, rāpa sev. Jā. Skaties. Jā. Mēs esam atbraukuši pie Monserratas pils Sintrā, un tas bija krimināls brauciens, vienkārši. Te, šaurs, ļoti stāvs vietām. Un ja mašīnas apstājās, tad Arturs saka, ka viņš vairs nevar noturēt to macu, ka viņš slīd uz atpakaļ. Un vienā vietā viņš teica, ka kāja nekacē ar kāju zem, nekacē. Tas nozīmē, ka ja mēs apstājamies, ja mēs sasveramies līkumā, tas ir 100% kritiens ar visu to svaru. Tas bija traki. Arturs tagad pēc situāciju pa biļetēm šogad domā, iet iekšā vai neiet iekšā. Bet es jau viņam saku, ja mēs tā esam uzbraukuši, tad vajadzētu gan iet iekšā. Nu tā kaut kā. Pamēģināšu arī sev beidzot ielikt fonā. Mati man, es zinu, pēc ķiveres ir galīgi nekādi plakani un katrs uz savu pusi, bet tas nebūs būtni. Nu, Artur, tu kaut ko izpētīji? Jā, labi.
Kristotēsot slēp savus darbus atkašanas dēls. Mēs te tālāk varam pastaigāt. Vienīgais, no kā ir jāuzmanās, šitie akmeņi ir šausmīgi slidīgi. Nu tā, kad var nolikties garšļauks, ja neuzmanās 1, 2. Jā, un viss tas skaistums izskatās šādi. Jā, labi. Jā, labi. Ļoti skaisti kārtējā ainā. Grozies uz visām pusēm, kur grib visur smuki. Kas kaiš? Kas kaiš un kas nekaiš? Es tev stāstīju cenas, pagriežos, neviena nav. Jā, salāti bija pa 15,50, lētākie, dārgākie 39. Tā ir problēma atrast kaut ko par saprātīgām cenām. Es domāju, ka... Kā? Man te patīk, te ir forša atmosfēra, bet es saprotu, ka te ir viss ļoti smalki un ļoti padārgi.